Всем добрый вечер. Итак, вы сами видите, уходящий год, каким он есть. Сегодня 30 декабря. Слякоть, сыро, идет дождь. Ну что ж, что вам пожелать? Всего самого наилучшего. Здоровья, благополучия в семье. И самое главное, всем мира и добра. Ну а сегодня вечером в 18:00 на Венебас Лаукас ежегодный новогодний забег. Как и в прошлом году, это происходит в дождь. До старта еще 25 минут, но участники собираются. Ну а завтра, 31 декабря, можно будет встретить Новый год прямо на площади. Ну и скорая нужна тут тоже, конечно. Droši dodamies, gatavojamies jaungada skrējienam šeit tradicionāli Daugavpilī vienības laukumā. Tā kā lēnām pulcējamies, nekrustamies un izpaudam šo nedaudz lietaino laiku šeit vienības pusi. Un viens aplītis apkārt Dubrovina parkam, neskrienam uz 8. Labi, apkārt Dubrovina parkam un šeit. Vairāk jā. Plānojiet piedalīties jaungada skrējienā. Vēl lēnā garā varam doties uz starta finišā taisni. Skrējienā. Paceļ visi rokas augšā. Otrais ar vienu apliņu. Caur kreiso plecu. Otru apliņu caur labo plecu. Paceļam labo ceļu uz augšu. Kreiso. Turpinam soļot. Un aplaudējam sev un visiem šeit labus, kas ir sapulcējušies jaungada skrējienā. Vēl īsi par distanci, nelielas izmaiņas šogad skrienam. Gaidīsim dalībniekus finišā šeit jaungada skrējienā. Tā kā katru finišētāju sagaidīsim ar lieliem domā. Piedalīties šī gada jaungada skrējienā vai ne, noteikti piedalāmies. Būs saltās dāvanas, pārsteiguma balvas arī no Latvijas maiznieka. Galvenais, esam uzmanīgi, bez traumām, saudzējam sevi, apkārtējos, esam ļoti uzmanīgi startā un lieliski pavadam šīs te pēdējās 30. decembra jaungada skrējienā. Sekundes, sāksim skaitīt no 10 līdz startām. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un ir starts jaungada skrējienam šeit Daugavpils vienības laukumā. Esam uzmanīgi, nekrustamies un veiksmi distancē jaungada skrējienā.
Maisnieka, tā kā sagaidīsim visus šeit finišā ar aplausiem, emocijām un lieki nedrusku. Lielākais dalībnieku skaits šajā jaungada skrējienā. Jo patiešām dalībnieku šogad jaungada skrējienā ir negaidīti, patīkami, ļoti daudz, tā kā esam saņēmuši dāvanas atbrīvojumu finiša taisni pārējiem dalībniekiem, jo arī viņiem būs vēlme saņemt dāvanas un pēc tam arī skaisti noskrafēties. Tādēļ katru finišētāju, kurš jau ir saņēmis saldās dāvanas, aicinam doties nedaudz tālāk. Arī pie lielās egļas noteikti var iemožināt šo te mirkli, jo patiešām dalībnieku ir ļoti daudz, arī dāvanu ir daudz. Visi noteikti vēlas saņemt. Redzu, ka vislielākā plūsma tagad jau tieši nāk uz finiša taisni. Tādēļ atkārtoju vēlreiz dalībnieki, kuri saņēmuši dāvanas. Turpina finišēt dalībnieku šogad bija patiešām daudz. Tā kā līdzi noskavējamies šeit finiša taisnē, saņemot dāvanu, dodamies pie svētku egles, uztaisām piemiņas bildi un pēc tam jau varēsiet jauki pavadīt šo te brīdis. Dalībniekiem, kur jau finišēja šeit jaungada skrējienā. Patiešām dalībnieku skaits patiešām bija ļoti liels. Tādēļ lēnām dodamies pie brīvprātīgie jums noteikti šodien šeit finišā koridorā. Dodamies līdz pat svētku eglei, tur nofotografējamies par pirmo šīs gada jaungada skrējienam. Lūdzu, nofotografējamies jaungada skrējienā. Un atbrīvojam vietu pārējiem dalībniekiem. Рома Сау, 91.
šai jaunuma skrējienā. Topošās mājas aplausī arī viņām, kuras neizveidā šī jaunas Ну вот и все, друзья мои. Новогодний забег закончен. Подарки розданы. И еще раз вас с наступающим Новым годом. Пока-пока, до новых встреч. Увидимся уже в новом 2025 году. Всем мира и добра. Пока-пока.